Kā vērtē šodien savus starts? Savus es vērtēju tā, mēs jau te visādus izsaucienus dzirdam, es novērtēju mežu kā krokodilu sportam, jā, te, drausmīgi ložāšana, džungļi un ūdeņi un zāles visādas un laksti un kritušie koki un vēgāzi, vispār mežē daudz, un te diezgan šokēti, atbraukšus it kā bija informācija, ka tas mežkāds, vietā vēgāzi, kritušie koki, bišķi nāda, bet izrādās, balta mežu gandrīz te nav. Jā, zaļais mežs. Zaļais, visu kritulām, briesmīgi. Un kam pieder šī trases idejas autors? Tas ir pats centrālais organisms, Indūras vēlās, kas zīmē ar kārtu. Viņš kopā, kas zīmē ar to Edmundu Zvaigzni. Zīmē, bet galvenais ir visas šitās te kāpas, viss galvenais organizētājs Indūras vēlās, un arī viņš ir šodienas kartas autors. Un rītdien jūs kopā ar Lienu Brūveli organizējat sprint Latvijas čempionātu posms, ja nemaldos, tas ir, ja? Kaus, ne čempionāts, bet kaus, Latvijas kaus iesaistījās. Un kā noris tur organizācijas darba, vai smags darbs bija jāvēlta, lai? Iepriekš jau tā, jo karti arī zīmē, tas pārzīmē Indūras Pēlāns, jo 2005. gadā, kad notika Latvijas čempionāts, tad Magonstālis no Raunas bija zīmējis, viņš tā nepārzīmē, pārzīmē Indūras pats, jā. Tas arī viss nāca pēdējā brīdī, es pat nezinu, ir kā solīts šodien kartas saņemt, es nezinu, vai ir atrasts no ogas, Tipogrāfijā. Tipogrāfija, bet tā saka, datortehnika, nav īstā tipogrāfija, bet tāda, tiksim, kā mums ir vizualizēji tāds. Jā, tāda tipa, jā, sapratu. Un varbūt kā veicās orientēšanās klubā Azimuts labākiem audzēkņiem? Atklāt sakot, man tūlīt, kā saka, es nezinu informāciju, es tikko dzirdēju, ir daudzi te pie vinnētājiem tūlīt, vai taisni kāds vinnējis, nepateikšu, jau bija līderos, bija vairāk, jā, bet tagad es dzirdu kā otrais, tur trešais, un tad jāiet pirms tā dēļiem, es taisnos iet. Jā, un skaidrs. Paldies!